Čau visiem maniem 25 sekotājiem. Šodien es grasos pārkārtot kompostu čupu. Pastāstīšu, kas ir labs, kas ir slikts, kā viņi veidojās. Kompostu čupu dārzā nav tikai parasta čupa, kurā glabājās visi nevajadzīgie atkritumi un visādas citas lietas. Kompostu čupa ir vieta, kur izveidojās jaunā barība nākošajai augsnei, kur jāveido. Kompostu čupa ir laiku pa laikam jāpārkrāmē, jo ja viņā ir baigais hauss, pirmkārt viņi nesāk sadalīties, otrkārt tā kompostu čupa var dalīties kaut kādus 3-4 gadus, tāpēc viņi regulāri ir jāapmaisa. Un tātad ar to šodien arī nodarbošos. Parasti visos dārzos, visās malās kompostu čupas ir tādas haotiskas. Tur iekšā ir pilnīgi viss, kas paliek pāri dārzā. Sākot ar parastu zāli, beidzot ar nezālēm. Un tad viņi vairāk gadu garumā vienkārši tur stāv un lēnāk garā sadalās. Mēs šo procesu gribam bišķi pātrināt, lai var normālu kompostu iegūt jau vienas sezonas laikā. Lai kompostu čupa vajag pareizi veidotos, viņai vajag slāņot. Kompostu čupai jābūt ir gan brūnajiem, gan zaļajiem. Saka tā. Tas ir zaļie, pa slāņiem jāliek. Tie ir tikko nopļautā zāle, visādi veci āboli. Var arī nezāles visādas, vai arī viss, kas paliekās mājās pāri, piemēram, čaumals, dārzeņu visādi atlikumi. Arbūzu mīzas, bet brūnie ir pilnīgi viss sausais. Tas ir sausās lapas, kartons, kā šeit var redzēt, no visādiem iepakojumiem, kas baigi ātri forši sadalās. Citādi, ja būs tikai brūnie, piemēram, tikai kartons, ja, un tikai lapas, viņi jau īsti nedalīsies. Un tāpatās arī ar zaļajiem. Protams, plikas, lapas vai sausa zāle, vai arī tikko nopļauts zāle. Un, protams, uzreiz sāks dalīties kopā jau, bet būs kaut kā pa maz. Vajag visādi slāņus taisīt, lai veidotos tiešām labs komposts. Šeit čupai ir kaut kādi, šis man liekas būs 2. gads, es pagājušā gadā uztaisīju. Tad es šogad vajadzētu pāršķirot. Man ir 3 čupas ar kompostu. Šī ir viena no tām, kas visilgāk stāv. Slieks šeit ir vienkārši miljons. Un tas ir ļoti labi. Jo, kā mēs visi zinām, slieks veido biohumus. Biohumus dārziņi. Tā ir štēle. Šajā kompostu čupā ir glabājies viss, kas iekšā. Te pilnīgi visu metu. Sākot no dažādiem augiem, dārzeņiem, viss, kas paliek pāri dārzā, visas nezāles, zāli nopļauto. Kaut kādus salmus, kas paliek. Ir arī kaut kādi koku gabali.
kartons, visāds papīri. Kompostā galīgi nevajadzētu mest iekšā tādas lietas, ko mājās neapēdam saistībā tur gaļas, zivs. Tādi produkti, kas var sākt smirdēt tajā čupā. Nav nekādas kārtības tajā čupā, baigais bardaks. Ja gribās, lai ātrāk sadalās un ātrāk var uz dārziņu samest virsū. Piemēram, ja šajā rudenī, tad viņi ir jāmaisa, lai viņi veidojās un aug. Vēl, ja to kompostu čupu neuzpasē, var iemesties iekšā visādi dzīvnieki tur dzīvot. Tāds peles grauzēji, kas arī nelabvēlīgi iespaido visu to procesu. Pārāk daudz ventilējās un pārāk ilgi, ja peles tur sametās. Viņš nedalās, tas komposts. Vēl par kompostu, vai viņš ir labs vai slikts, var mierīgi spiest, vai tajā čupā sliekas dzīvo. Ja kompostā ir ļoti daudz sliekas kompostu čupā, tas nozīmē, ka viss notiek pareizi. Tas nozīmē, ka mikroorganismi strādā, slieka ēda un veido biohumus. Un tas ir īsts zelts dārziņš. Jo ar šādu kompostu var ne tikai atjaunot, bet arī rītīgi uzlabot to zemi, kurā mēs kaut ko gribam stādīt. Jāiet pēc lāpstas. Nu, izvākšu te. Uztaisīšu tādu līdzenu. Un tad pa bišķiņiem sākšu mest apakaļ virsū visādas lietas. Vakar nopļauju to zāli, apakšā bišķiņi var salikt. Un pēc tam pa bišķiņiem sakārtos viņu pa virsu. Pēc tam parādīšu, kur man ir vēl 2 eksperimenti ar čupām. Viens ir maisā, viens ir mucā šajā zilajā. Pēc tam parādīšu, kā izskatās tādā zilajā mucā iekšā. Šādu lielu koku gabalu. Nekas slikts nav, bet viņi šausmīgi ilgi sadalās. Tātad jāiet mazliet sagrābt vakardienas zāli un pa slāņiem jāsaliek visu atpakaļ. Jāiet grābt.
tā izkaisīsim, savākšu zāles pa visu dārzu. Un tā pa bišķiņam jāber virsū pa slāņiem. Ja ir baigi savs laiks ārā, vēlams to kompostu čupu ik pa laikam tā kā apliet. Mums te šausmīgi lija lietus 2 nedēļas. Tā kā un te viss ir diezgan mitrs. Nebūs baigi jālaist. Nu, lūk, un šādi. Pa bišķiņiem beram atpakaļ. Te ir ļoti daudz lietu. Šāds papīra gabals var forši izklāt. Viņi galīgi savs ir. Visu vasaru gandrīz nostāvējuši, jo nav ticis klāts ne mitrums. Nekas, tāpēc viņš ir viss galīgi jāpārkrāmē kā čupa. Un šitā čupa galīgi nebija pareizi uztaisīta. Tāpēc ir iekšā visādi gliemeži un visādas nevajadzīgas lietas. Piemēram, pērnā gada ābols, kad viņš sabēdz. Un tad smirdīgi bija tā čupa. Nu jau lēnām garām atdzīvojās, jo īsts gatavs komposts jau nesmird, viņš smaržo. Pareizā komposta čupā visu, kad saliek pa kārtiņām. Nu šobrīd es tikai apmaisu viņu. Tur nekāds beigās kārtas nebūs, bet ja tā izdara pareizi, tad viņš sāk ritīgi sakarst. Un citreiz tā, ka vēlā rudenī vai agrā pavasarī paceļ to čupu uz augšu, tad viņa kūp pilnīgi, jo viņai veidojās baigā temperatūra. Līdz 60 grādiem mēram var uzblēst. Un tajā temperatūrā tad aiziet bojā visādas nevajadzīgie mikroorganismi. Tāpat arī visas nežāļas sēklas. Ja komposta čupā sāk augt nezāles, un tad liela čupa pilna ar tādiem lavandām, balandām. Tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā. Komposta čupa neveidojās pa kompostu. Tā ir vienkārši čupa. Čau! Visādas salmus, tos visus vēlams izkaisīt. Tie brūnie saucamie. Ja viņi ilgāk dalās. Normālā komposta čupā, piemēram, banāna mīza sadalās 3 līdz 6 nedēļu laikā. Nu, ļoti daudz slieku šeit ir. Ļoti labs rādītājs. Ja, piemēram, pagājušā gadā rudenī es savācu maisā vecos ābolus, kas man palikās pāri. Un šogad pavasarī izbēru viņus ārā. Un tur bija ritīgi nenormāls smaķeli. Tāpēc tīri brūnos kopā atstāt īpaši nevar. Un tad es sabēju viņus te visu uz šitās komposta čupas. Un tā komposta čupa man smirdēja kaut kāds 2 mēnešus.
kamēr es neturpināju viņu aprakt, lai nevarētu. Tāpēc vajag tādu kārtas. Tas ir viens no iemesliem, lai neslīdētu. Kompostu šķupi. Kad kompostu šķupi ir pārkrāmēti, viņi izskatās šādi. Smuka. Vēlams viņu arī mazliet apsekt. Lai tagad šī karstajā saulē šodien pa dienu ļoti karsts būs. Lai nesāk baigi izkalst. Jo pārkrāmēts ir gaiss, viņiem ir ļoti daudz iekšā tagad. Un varēs sākties normāls process. Es domāju, ka nākošajā pavasarī jau varēs krāmēt virsū uz dārzu. Jo viņš diezgan forši izskatījās. Pilns ar tārpiem. Ļoti labi, ka ir ļoti daudz tārpi iekšā. Tas nozīmē, ka process iet. Tagad mazliet es pastāstīšu par to, kas tad man šajā mucā darās iekšā. Šis ir pagājušā vasaras vidū iesākts komposts. Un tūlīt redzēsiet, kā tur viss iekšā darās, cik tur daudz tārpi ir un kāpēc ir labi šādā mucā. Un kāpēc arī nav baigi labi. Bet šis ir šī gada nelielais eksperiments. Pavasarī sāku krāmēt iekšā šādā maisā. Un pastāstīšu, kāpēc šis ir pats sliktākais variants. Bet pirms tam jāiet uztvert pankūks. Ar kompostu šķupi no rīta tikām skaidrībā. Viss ir zināms, kas tur notiek, kā tur notiek. Viss ir pārraksts un tagad ir skaisti. Bet es gribu parunāt tieši par kompostu mucā. Pagājušā vasaras vidū apmēram sāku krāmēt mucā iekšā viss, kas man dārzā paliek pāri. Kāpēc tas ir labi un kāpēc tas ir slikti? Mucā ir vairāki plusi un mīnusi. Pirmais no plusiem ir tāds, ka viņi uzsilst saulītē. Un tas veicina mikroorganismu attīstību un kustību un vairošanos, un tas līdz ar to pātrina kompostu veidošanos. Otrs pluss ir kompakta vieta. Neaizņem daudz vietas. Ja ir kaut kādas mazākas mucas, var vienīgi nolikt uz balkonu vai kādā mazākā dārziņā, piemēram, pilsētā vai kaut kur vēl, lai nav tā, ka liela nenormāli čupa ar atkritumiem, bet pilsētā forši pie mājas kaut kur vai kaut kādā dārza maliņā nolikt mazāk mucu un glabāt tieši tajā viss bioloģiskos atkritumus, izņemot gaļu, protams. Trešais iemesls, kāpēc tas ir baigi labi, tas ir, viss tas komposts ir aizsargāts no nevēlējiem viesiem, piemēram, žurkas, kaķi, tur kaut kādas lapsas varbūt vai kaut kas vēl, kas tur lien iekšā un visi to grib izķeksēt ārā un apēst. Tāpat arī skudras nelien iekšā, netaisa savus pūžņus un vēl visāds lietas. Vēl viens iemesls, protams, ir ērta pārvietošana. Viņi var mierīgi aizvest no viena dārza malas uz otru dārza malu, vai arī apgāzt mierīgi, izbērt visu ārā, salikt pa jaunu atpakaļ iekšā, viegli izķeksēt ārā ar lāpstiņu vai ar vienalga ko, cik daudz to kompostu vajag, pēc tam var mierīgi izķeksēt un paņemt. Tādā ziņā tas ir ļoti ērti. Un, protams, nav plusi bez mīnusiem. Pastāv baigais pārkaršanas risks, teiksim tā. Muca vasarā var nenormāli uzkarst, īpaši, ja viņi būs melni vai kaut kādā citā krāsā, kas ritīgi uzkarsē. Tad iekšā var izdedzināt visas sliekas, visas mikroorganismus, viņi vienkārši pārstāja darboties. Un, pamatā izdeg viss tā muca tur, tādā karstumā. Otrs iemesls ir slikta ventilācija. Ja mucai nav nekāda cauruma vai kaut kas vēl, gaiss nepiekļūst klāt, viņš vienkārši neelpo. Un līdz ar to var pat sākt smirdēt tas komposts vai kaut kā tam līdzīgi. Viņš principā bez gaisa pilnīgi nekādīgi, jo viņi tomēr ir no metāla. Un viņai vajadzīga cauruma gan sānos, gan apakšā, lai gaiss piekļūst klāt, lai ir kaut kāda cirkulācija. Nākošais ir mitruma kontrole. Mucā mitrums neiztvaiko. Tad viņš paliek vai nu pārāk slapšs, vai nu pārāk sauss. Tas nav kā atklātā čupā, kur gaiss šurp turp, saule spīd, izkaltē un viss pārējais. Tā tomēr ir muca. Un galu galā arī rūsēšana, jo tā tomēr ir metāla muca. Un kaut kādā brīdī viņi sāks rūsēt un iespējams kaut kādā veidā viņi var ietekmēt to kompostu padarīšanu. Bet pašā pamatā, ja tas ir vienas vai divas sezonas jautājums, es domāju, ka viņi diezgan ātri tas komposts izveidojās un
ka viņiem nekas baigs līdz īsti nevar notikt. Bet, nu jā, rūsa tomēr, rūsa ir rūsa. Viņi kaut kādā veidā var visu to procesu ietekmēt. Katrā ziņā muca ir kā komposts turbokrāstas, teiksim tā. Bet ir jākontrolē bišķiņ tas pasākums. Jāskatās, lai nav pa karstu, lai nav pa mitru, lai tomēr ir kaut kāda ventilācija. Un visu laiku ik pa laikam jāskatās. Jāapmais iekšā, jādod viņam gaiss. Ja visu laiku gāzīs iekšā lietas, tur būs dubļi. Tur nekas īsti nesanāks. Tā kā jāuzpasē, ja gribās mucā, vajadzētu kaut kādu vāku virsū vai kaut ko vēl. Un obligāti caurumu, augšā, apakšā. Noteikti vajag. Vēl viena lieta, ko es esmu ievērojis, ka daudz cilvēki tā dara. Dārzos un mazdārziņos, citreiz arī kaut kur pilsētās, kaut kādās mazās maiņas. Kompostu veido šādos te maisos. Un tas ir galīgi garām. Pirmkārt, viņiem nav nekāda ventilācija. Visu to, ko sametam ten iekšā maisā, tas komposts vienkārši sāk smirdēt un pūt. Tas ir baigi traki īstenībā. Viņam ir itīgi tāda amonjaka smaka sāk parādīties, un viņš vienkārši, viņam nav nekāda ventilācija, nekas, ja vēl trāpās ūdens iekšā, viņš arī nežūst. Šādus maisus var iegādāties, ja vēlamies kompostu glabāt tajās, jau gatavu kompostu, kam ir vajadzīgs tikai kaut kāda noteikta apstākļa kādā, lai viņš nesabojātos, lai netiek klāt ne mitrums, neko, samest iekšā gatavo kompostu, kad viņš jau ir tāds savs sirdens, un tā parādīšu, kā tādā maisā izskatās viss tā padarīšana iekšā. Es kaut kādus mēnesis apmēram, jā, varētu būt, nopirkt to maisu un tagad turu iekšā zāli, visādas mīzas no mājām, tur nes visādas arbūzu mīzas, banānu mīzas, visu, ko met iekšā. It kā kompostu veidošanai. Bet es parādīšu, kāpēc tas ir ļoti slikts variants šādos maisos, kāpēc nevar glabāt kompostu. Izbēram ārā. Redziet, kas te notiek. Tas komposts ir slapšs, viņš ir itīgi karsts un viņš nenormāli smird. Viņš nav īsti ritīgs, jo tā zāle, viņa pūst, viņa nedalās normālos apstākļos, tāpat arī viss pārējais, kas šeit ir, viņš viss ir sapūs. Sapūs, smirdīgs un galīgi garām. Kompostam ir jābūt tādam, pa kur ir patīkam rakņāties, tā varētu to teikt. Bet šajā gadījumā tas ir ļoti bēdīgs variants. Šādos maisos kompostu taisīt nevar. Glabāt, jā, bet taisīt kompostu šādos maisos nedrīkst. Viņam nav ventilācijas, viņam gaiss klāt netiek, mikroorganismi vienkārši visu aiziet bojā un sāk parādīties visādas nevēlams insekti visādi iekšā un viss, kas kodas skudras ložņā un nav īsti ritīgs. Šo mēs uzbērsim virsū īstajai kompostu kaudzei, lai viņš turpina normālā ceļā sadalīties. Parādīšu, kā mucā forši veidojās komposts. Šeit es esmu uzbēris mazliet pa virsu. Salmus, bet kā komposts, piemēram, redziet, viņš ir vienkārši pilns ar sliekām. Ļoti foršs. Viņš smuki dalās. Man trāpījās baigi daudz mitrums šobrīd iekšā lietas uznāca, bet viņš lītās būs izžuvis. Redziet, kā tas skaists irdens, foršs. Tādam jābūt kompostam. Un tāds komposts man būs arī šajā čupā. Šajā čupā ir baigi forša ventilācija. Čupa ārpusē stāvot ir daudz labāk. Mucā var taisīt turbo kompostu. Mudīgais variants, nenormāli ātri, fiksi, vienkārši un pamierīgo. Un droši, ja uzliek vāku. Savukārt šis ir diezgan sāpīgs variants. Šeit nav komposta, tā zāle vienkārši pūst bezjēgā. Šeit pat mīzas visas ir sapuvušas un viņš ļoti smirdīgs. Kaut kāda gliemeža pat dzīvo iekšā. Šis nav labs variants. Tātad neliels kopsavilkums par to, kas šodien te dārzā ir sadarīts.
apsekoju, apmaisīju kompostu čupu. Paskatījos, kas darās kompostu mucā. Un, protams, mans eksperiments ar kompostu maisu. Īpaši tas nav kompostu maiss, tas ir drīzāk kompostu glabāšanas maiss, glabāšanas vieta, kur to visu var darīt. Secinājumi. Maisā glabāt, izveidot kompostu, kompostēt nevar. Viņš tur pamatā sapūs un paliks smirdīgs un nebūs nekāda efekta. Mucā to var darīt. Mucā tas ir diezgan efektīvi un tas šausmīgi ātri ir. Jo pagājušā vasaras vidū kaut kādā vai rudenī vai kad es sāku, man mucas apakšā jau ir jau ļoti gatavs komposts. Es vienkārši jau šajā pavasarī esmu ļoti daudz sametis tajā mucā pa virs visu ko. Un tur ļoti daudz tārpi ir. Un tas ir ļoti labs rādītājs. Tādēļ, ka tārpi sliekas šajā gadījumā veido biohumus, un tas ir nenormāli labs materiāls dārza mēslošanai. Un veikalā pa viņu starp citu prasa ļoti lielu naudu. Un to var izmantot, izveidot katrs pats savā dārzā vispārībā bez nekādām problēmām. Tas vienkārši sakrauj visu čupā un visu. Par čupu, to, kuru pārkrāvu šodien, tā man veidojās šits, man liekas, būs 2. gads, ja nemaldos, jā. 2. sezona šajā lielajā čupā. Tur arī ļoti daudz sliekas un, ārā čupa, kas ir koka kastē vai, piemēram, vienkārši sakraut kaudzē, tas pat ir vislabākais variants, jo tur tiek gaiss klāt, tur ir visi mikroorganismi, viss notiek dabīgā ceļā, viņš vienkārši lēnāk, tas viss process notiek. Mucā tas viss ir daudz ātrāk, viņi vienkārši ātrāk uzkarst, ātrāk veidojās, viss tā padarīšana pārstrādājās un, jā. Nu, lūk, tāda ir mana pieredze kompostu gatavošanā. Čupa, muca un maiss, tas, kas tur mētājās. Nekas tūlītās jāpabeidz, jāsaliek viņu to veco smirdīgo zāles čupu uz kompostu, lai tas arī tur beigās sadalās. Ceru, ka video bija interesants. Paldies, ja noskatījies līdz galam. Noteikti komentāros ierakst iekšā, ko tu par visu to domā. Varbūt arī tu taisi kompostu, varbūt savādāk taisi kompostu. Ja iespējams, var arī padalīties ar video vai arī kādam pateikt, ka te kaut kāds tāds kanāls viens ir. Paldies visiem maniem šobrīd 25 sekotājiem. Un es domāju, ka tiekamies jau nākošu nedēļu. Katrs eksperiments ir veiksmīgs eksperiments.